Podziņa makro uz ikviena fotoaparāta nozīmē vienu – fotografēšanu tūplānā. Taču šis process, tāpat kā daudz citi, ir saistīts ar dažādām situācijām, gaismas apstākļiem un kavēkļiem, kādēļ makro uzņēmums var arī neizdoties. Lai noskaidrotu lietas apstākļus, Nākotnes parks tikās ar fotogrāfu Valdi Ošiņu. Tika izmantotas divas kameras. Viena tā dēvētais ziepju trauks, otra pusprofesionāla spoguļu kamera, kuras objektīvus iespējams mainīt. Ierastākās makrofotografēšanas situācijas sadzīvē varētu būt dažādi kukaiņu vai ziedu attēli. Mēs mēģināsim šobrīd nobildēt šo puķi pret tumšu fonu, tādēļ, ka pati šī puķa ir gaiša zaļa, un lai labāk viņu izcelt, tātad mēs viņu uzņemsim uz to tumšu fonu. Objektīva īpatnība dēļ makro uzņemšanai nepieciešams lētas pārvietot. Tāda asums būs iespējams ļoti tuvu objektīvam esošiem priekšmetiem. Man ir speciāls makro objektīvs šajā gadījumā, tātad Olympus 50 mm, kas ir diezgan gara fokusa objektīvs, ko var lietot arī tātad portretu uzņemšanai, bet viņam raksturīgā lieta ir tā, ka viņš ļoti labi tūplānā tātad piebīdās un veido diezgan labi arī tātad palielinājumu. Spoguļu kamerām vienkārši tiek nomainīts objektīvs, taču zieptraukiem ierīkot īpaša funkcija makro. Iezīmīgs makro bildēšanai ir tas, ka mēs parasti ļoti grūti panākt lielu asumu dziļumu. Un vairumā gadījumu tas arī tiek izmantots kā efekts, ka mēs dabūjam šo te priekšmetu vai augu atrautu no fona, kas vairāk izceļ tātad viņa formu un līnijas, un līdz tā fons kļūst neass un tātad nav tik uzskatāms. Caur ko priekšmets tāda arī labāk izceļas. Viena no makrofotogrāfijas īpatnībām ir tā, ka eksistē ļoti šaura asuma dziļuma josla. Tas nozīmē, ka apstākļos, kad diafragma atvērta līdz galam vaļā, asums var būt pat tikai vienā attēla punktā, tuvākos un tālākos atstājot miglā. Platāku asuma joslu var panākt palielinot diafragmas skaitli, jeb aizvarot to, taču tad ievērojami palielinās slēdžu laiks un attēls var izsmērēties. Ar diafragmu 11, kas varētu nodrošināt mums diezgan labu asumu caurmērā pa visu ziedu kā tādu. Te var redzēt, ka faktiski arī visa šī daļa, zieda daļa, viss ir arī asumā. Un viņa ļoti labi nodalās no fona, kas ir joprojām miglā. Slēdžu laika problēmas ir visizteiktākās mazajām fotokamerām. Parasti tajās nav iebūvēta iespēja regulēt diafragmas atvērumu, un pat tad, ja ir, to nav iespējams regulēt pietiekošā diapazonā. Un var gadīties, ka attēls izsmērējas slēdžu laika dēļ. Mēs nevaram aizgriezt diafragmu tik tālu ciet, kā mēs gribam, jo tas, ko viņš šeit piedāvā, ir diafragma ir tikai 4. Ja mēs bildējam spoguļu kamerā ar izvēlēto diafragmu 11, tad tur asuma dziļums būs labāks. Taču jāsaprot, ka ikviena fotosituācija tiešā veidā atkarīga no gaismas. Ja tās ir pietiekami, slēdžu laiks ir visīsākais, un roku kustības attēlu gandrīz nemaz neietekmē. Daudziem patīk bildēt puķis dārzā, un bildējot ārā dārzā, bieži vien mēs to labprātāk darām saules gaismā, kas ir koši spilgt, un līdz ar to mums varbūt ir mazāks risks izkustināt kadru, tādēļ, ka slēdžu ātrums ir pietiekams. Kad gaismas apstākļi sliktāki, makro vienmēr noderēs statīvs. Lielāks vai mazāks, taču tas ir atbalsta punkts, kas ievērojami uzlabo attēlu. Sevišķi tad, ja jāfotografē nekustīgs objekts. Man ir jauks mazs statīviņš, priekš mazām kamerām ļoti ērts. Un tas ir arī ļoti izdevīgs ņemt līdzi kaut kur ceļā bieži vien. Pierīkošanās ir diezgan sarežģīta, kamēr mēs atrodam vajadzīgu augstumu. Ja mēs bildētu spāris vai mušiņas vai bites, tad varētu būt, ka par šo laiku viņa jau būtu aizlēdusies. Konkrētajai kamerai ir ierīkota īpaša spuldze, kas ļauj izgaismot makro objektu. Tā nav gluži zibspuldze, bet gan spoža diode.